tāda. Es piekdien iesāku pārreikins viss. Man materiāls atnes, rasējums atnes, slodzes atnes, un es pārreikināju. Cik daudz jūs ticis ar to savu darbu, jā. Un nāca pie slēdziena, kad es neiedziļināšos īsti detaļās, ja. Projektā paredzēts bija 370 kg uz kvadrātmetru papildus slodzes. Cilvēki, šūpolītes varbūt un tā. Tas ir papildus tai pusotrai tonai, kas tika rēķināts? Jeb tā ir papildus pašsvarām. Kopnes pašsvars, pārseguma paneļu pašsvars, jumta pašsvars un nobeigtai konstrukcijai vēl 360 kg uz kvadrātmetru virsū. Piedodiet, tas kaut kādā veidā saskana ar vienu citu versiju par tā dēvēto zaļo jumtu vai tās zaļās terases attīstību. Jā. Man liekas, tātad konstruktors no kompānijas H&D grupa ir apstiprinājis, ka bijis paredzēts 15 cm oļu klājums, kas iespējams atbilst tiem 360 kg, bet otra lieta ir fotogrāfijas, ko arī cilvēki ir pamanījuši, ka tur tā dēvētais savienotais pīrāgs, kas ir veidots uz jumta krietni vien pārsniedz pusmetru, turklāt tad droši vien lielāku blīvumu, turklāt ņemot vērā atmosfēras iedarbība krietni lielāku svāru, tur nav runa par 360 kg uz kvadrātmetru. Nu, es pārbaudīju faktiski atbilstoši projekta datiem. Tiem 360 kg. Jā, pašsvars bija, kopējā slodze bija 907 kg. Pašsvars plus liederīgā slodze. Tā skaitā tie 360 kg mainīgā slodze, cilvēki, šūpolītes kaut kādas, ratiņi, plus pašsvars, ja? Un konstrukcijā vajadzēja sabrukt, ja 360 kg liederīgās slodzes vietā ir 720 kg. Tātad dubults. Dubults slodze. Jautājums ir, vai jūs uzskatāt par liederīgu veikt ekspertīzi tieši tā, kā iesaka somu kolēģis jūsu, tātad izmantojot vēl atlikušo jumtu, kurš nav demontēts, tātad filmēt ar speciālu tehniku, radīt šo te slodzi, lai saprastu, kādā veidā, kādos apstākļos šīs te kopnes sabrūk? Vai tas nenozīmē kaut ko arī mainīt, šajos te demontāžas darbos pēc būtības? Vai jūs, prāt, šāda ekspertīze būtu vēlama? Es varu papildināšu par ekspertīzēm. Mums ir jānoskaidro gan skrūves, gan metāls piegādātais. Un viena no ekspertīzēm varētu arī būt reāla kopnes slogošana dabā līdz sabrukumam. Tad mēs uzzinātu precīzo slodzi, cik tā kopna varēja nest, vai attiecīgi pie kādas slodzes kopna sabrūk. Cieņkungs, jāsaka, Rīgas būvvalde bija tā, kas šo ēku pieņēma ar